Я сейчас выставлю, да, все. И бегом еще Андрес работы надо принести. Gluži kā spēja vēja pūsma Tērvedes dabas parkā iebraužas mākslinieku plenēru organizators Nagzars Paksādze. No mašīnas tiek izkrauts statīva un Annas brigaderes 150. jubilejai veltītās izstādes sakārtošana nosoks pavisam raiti. Nagzara temperaments un enerģija ir tik spēcīgi, ka ietekmējuši pat gleznotāju otas vilcienus. Zemgales lēznie pakalni, ko visu aizvadīto nedēļu iemūžināja otu un krāsu meistari no visas Latvijas un Lietuvas, ieguvuši neierasti košus toņus. На самом деле организатор у нас Нагзар Паксадзе, человек грузинский, он темпераментный, он человек... Patiesībā organizators mums Nagzars Paksādze ir gruzīns, ļoti temperamentīgs cilvēks. Viņš mūs aplipināja ar mīlestību uz visu un vienam pret otru. Šajā plenērā valdīja absolūti draudzīga atmosfēra. Mēs visi bijām tādā kā eiforijā, un tas, protams, atspoguļojas arī mūsu darbos. Я думаю, что все пребывают в состоянии определенной эйфории, и эта эйфория так или иначе отражается на наших холстах. To, ka plenērs bijis neparasts, atzīst visi uzrunātie mākslinieki. Un ne jau tāpēc, ka tas veltīts visiem zināmajai rakstniecei, un ne jau tāpēc, ka Tērvedes apkaime ir viena no gleznainākajām vietām Latvijā, un pat ne tāpēc, ka savus spārnus atplatusi mūza. Viņš ļoti ilgi gatavojās. Viņam bija laiks papētīt, padomāt, ko, kā sakomponēt. Tas ir tā kā garšīgs ēdiens, kad sanāk. Un sanāca tiešām. Pats vaininieks, kurš, kā pats saka, jau 30 gadus ar vienu kāju esot Grūzijā, bet ar otru Latvijā vien nosmēja. Tas ir mans pirmais plenērs, ko organizēju, un darīju tā, kā gribētu, lai dara arī citi. Поэтому мне важно было собрать их. Man bija svarīgi, lai viņiem šeit būtu brīvība, lai viņi šajā nedēļā varētu tikai strādāt un domāt radoši. Pašam man tā īsti neizdevās pagleznot, jo visu laiku rūpējos par viņiem, bet man šķiet, ka plenērs ir izdevies un darbi runā paši par sevi. И мне это, кажется, удалось, потому что результат налицо, и работы сами говорят, что мы успевали все. Pagaidām Annai brigaderei veltītā izstāde vēl aplūkojam Tērvedes dabas parkā, bet nākotnē iecerēts visus darbus apkopot katalogā. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.